Atkal ir iespēja kļūt par Kuldīgas novadā esošās Padures muižas kungu mājas akcionāru vai tēlaini sakot līdzmuižnieku. Tā vēstīja ieraksts sociālajos tīklos. Pērn vasarā tās īpašnieks Jānis Lazdāns aizsāk Latvijā vēl nebijušu pieeju muižu atjaunošanā. Tika izveidota akciju sabiedrība un sadarbībā ar kolektīvās finansēšanas platformu Crowded Hero piedāvāt iespēju ikvienam kļūt par akcionāru, tā ieguldot naudu muižas atjaunošanā. Jāteic gan no minimālā mērķa 108 000 eiro izdevās savākt 50%, līdz ar to nauda tika atdota ieguldītājiem. Tā bija jauna pieredze, jauni stāsti, jauns veids, kā publikai stāstīt par šo pasākumu. Diemžēl sākotnējās ambīcijas varbūt bija lielākas, sapratām plusus un mīnusus, kur jāliek uzsver, ko investori potenciāli grib zināt, kādi ir šie viņu jautājumi. Pa to laiku bija daudz jautājumu un atbildes no vieniem un no otriem, no pašiem investoriem, vai tiešām tas var būt, un vai tā nav krāpniecība, un kur to var pārbaudīt. Izdarīts tik liels darbs ar komunikāciju, un tad mēs nolēmām, ka ir īstais laiks, lai sāktu otro kampaņu. Šobrīd minimālais sasniedzamais mērķis ir nepilni 35 000 eiro. Vienas akcijas cena ir 388 eiro. Ja izdosies savākt nepieciešamo minimumu, tad par to tiks ierīkots vairāk labierīcību, arī dušas, gan pamatstāvā, gan mansardā. Jānis Lazdāns atzīst, ka cilvēkiem daudz skaidrots, ko nozīmē šāda pieeja muižas atjaunošanā un kādi būs ieguldītāju ieguvumi. Viņš ir akcionārs, viņa akcijas tiek reģistrētas uzņēmuma reģistrā. Viņš šīs akcijas var pārdot, uzdāvināt kādam, bērniem, mazbērniem, atstāt mantojumā, paturēt sev. Akciju vērtība pieaug, jo viss nauda tiek ieguldīta nekustamā īpašuma attīstībā. Papildus katram akcionāram ir dažādas privilēģijas. Mēs gribam izveidot to komūnu, ka cilvēki sanāk kopā, tie, kas ir kopīgas intereses. Un es domāju, ka daudziem cilvēkiem ir kopīgas intereses, kas iegulda. Tā kā viņi ir no vienas grupas, tie cilvēki. Dažādi vecumi, bet ar atbildību par mantojumu un arī ar interesi. Tas ir tas, un apmēram pēc 5-6 gadiem mēs domājam, ka būs arī peļņa attīstot tālāk par Gardēžu viesnīcu, tad šie cilvēki arī saņems savus dividendus. Viņam kontā tiks ieskaitīta nauda atkarībā no tā, cik veiksmīgi būs gājis. Bija jau arī tiem cilvēkiem pēc tās pirmās reizes, kad skaitījām atpakaļ, es apzvanīju tos cilvēkus, kas bija ieguldījuši jau, un viņi teica, ka viņi ir gatavi atkal jau nākošo reizi ieguldīt, un daudz no tiem cilvēkiem ir atkal ielikuši savu naudu, un ir arī jauni cilvēki parādījušies, kuriem tas interesē. Aicinājumam kļūt par līdzmuižnieku atsaucies arī aktieris Gundars Āboliņš, kura atveidotais rakstnieks Viktors Eglītis Paduras muižā filmētajā seriālā Pansija pilī bija Pansijas īpašnieks. Viņš iegādājies vienu akciju. Man jau kaut kas no tās muižas tā nosacīti pieder. Tas, protams, ir ne vairāk kā durvju kliņķis, bet pietiekami labs objekts, lai pilī iekļūtu. Pirmkārt, ar šo vietu man saistās patīkams atmiņas, tas ir viens. Tātad emocionālā saita, un otra lieta ir man piešķīla dzirksti Jāņa Lazdāna iniciatīva radoši kaut ko meklēt, lai šo īpašumu saglabātu. Vispirms saglabātu, tad attīstītu, sakoptu. Mums jau tagad biežāk gadās sastapties ar situāciju, ka mēs vienkārši iztirgojam ārzemniekiem. Visu kaut ko, mežus, zemes, muižas, mājas, visu kaut ko. Un šeit ir tāds centiens saglabāt un pašiem būt par saimniekiem šai vietai. Un tad uz tādu radošu piedāvājumu es atsaucos. Man patīk tāda ideja. Tur jau nevajag būt pārāk turīgam, tur jābūt ir dāsnam. Muižniecība, tas jau kopš aizpagājušā gadsimta beigām ir aizejošais laiks. Un muižniecība jau nav finansiāli, teiksim, tāds status, ka tu esi bagāts, tad tu esi muižnieks. Nē, tas ir cita dzīves uztvere. Es Skrundā, piemēram, pazinu vēl divus muižniekus, Hariju Liepiņu un Hariju Spanovski. Es domāju, ja viņi būtu mūsu vidū, arī viņi būtu atsaukušies, un viņi arī būtu līdzīpašnieki. Pietiekami dulli, lai uztvertu šādu ideju nopietni, un arī pietiekami savas dzimtās puses fanātiķi. Tā kā es ļoti ceru, ka atradīsies Kurzemes pusē vēl kāds. Šī kapitāla daļu kopfinansēšanas kampaņa vēl būs spēkā nedaudz vairāk par mēnesi. Ja neizdosies savākt nepieciešamo minimālo mērķi, tad, tāpat kā iepriekš, nauda nonāks atpakaļ pie investētājiem. Ieva Benfelda, Lands Perševics, Skrundas televīzija.